Es esmu Madara Melna Krūmiņa un esmu no Latvijas IT klastera, esmu Edits komandas vadītāja un pastāstīšu mazliet par IT klasteru, ko mēs darām arī Edits programmas ietveros un kādas iespējas mēs piedāvājam. Tātad pirmais un tāds varbūt aktuālākais, par ko jūs daudz noteikti tas dzirdēšu, varbūt ir kāda saskarsme bijis ar iepriekš pieskārās, mēs ļoti aktīvi strādājam ar grantu piešķiršanu dažādiem digitalizācijas risinājumiem, bet jau šī programma tuvojas izskaņai. Mēs ļoti aktīvi strādājam ar LIA un Altumu. Taču tuvākajā laikā plānojas atkal atvērties jaunas programmas, līdz ar to, ja ir uzņēmumi un ir vēlme digitalizēties, ieviest kādu jaunu risinājumu, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un sazināties ar mums par idejām, vēlmēm, un mēs noteikti palīdzēsim ar komentāru, sniegsim eksperta konsultāciju un dosim informāciju, ko mēs varam iedot par to, kādas programmas ir iespējams un ko ir iespējams digitalizēt caur esošajām programmām. Tātad pirmais un tāds aktuālākais ir tieši šīs eksperta konsultācijas saistībā ar digitalizācijas jautājumiem. Tālāk ļoti aktīva lieta, ar ko mēs nodarbojamies, ir Kickstart treniņu uzņēmumiem. Pie mums vērš dažāda profila, lieluma uzņēmumi, kuri ir izvēlējušies digitalizēties un varbūt ne līdz galam ir pārliecināti par to ideju, tad mēs aicinām pievienoties mūsu Kickstart treniņiem, kas ir tieši vērsti uz tādu idejas attīstību un perspektīvu, lai tā kopā ar vēl līdzīgi domājušiem uzņēmumiem un kopā ar Kickstart vadītāju spētu nodefinēt to problēmu vajadzību un spētu tad tikt līdz tai gala idejai, lai tālāk viņi varētu arī realizēt dzīvē. Tāpat mēs ļoti lielu nozīmi šobrīd piešķiram, protams, kiberdrošībai un mākslīgā intelekta risinājumiem. Tāpat šobrīd ir ļoti aktīva programma testēšana pirms risinājuma ieviešanas, kas arī lielu uzsvaru liek uz mākslīgā intelekta risinājumu, bet ne tikai. Respektīvi, uzņēmumi var griezties pie mums ar kādu vēlmi optimizēt vai risināt kādu konkrētu problēmu ar kādu risinājumu palīdzību, ko var izvēlēties arī pie mums un pamēģināt, kā tas strādā uzņēmuma ietvaros, uzņēmuma iekšējos procesos un izlemt, tad vai šis izvēlētais risinājums tiešām ir tas, ko uzņēmumi vēlas ieviest. To arī ir iespējams darīt caur šīm programmām, respektīvi arī tur ir līdzfinansējums un tāda arī brīnišķīga iespēja iepazīties ar jaunajām tehnoloģijām. Un, kā jūs arī minēju, AI studio, par ko es pastāstīšu arī mazliet vēlāk. Tātad Test Before Invest pieminēja mazliet jau mirklīt iepriekš, bet tā ir programma, kur par konkrētu summu, respektīvi 20,000 vērtībā, ir iespējams līdz 6 mēnešiem izmēģināt kādu risinājumu, ko uzņēmums ir noskatījis, bet ne līdz galam varbūt ir tā pārliecība par to atbilstību. Līdz ar to ļoti aicinām uzņēmumus izmantot šādu iespēju, jo tas ir 100% atbalsts un ir gana daudz dažādu risinājumu, un šī programma arī būs atvērta līdz 26. gada 30. jūnijam. Vēl noteikti var paspēt. Par Kickstart treniņiem arī jau mazliet pieskāros, bet tās ir tātad 3-4 reižu tikšanās mēneša griezumā, kur uzņēmumi sanāk kopā, veids dažādu veidu vingrinājumus saistībā ar konkrētu vajadzību vai risinājumu, lai izvērtētu risinājumu tiešām atbilstību tai nepieciešamībai un saprastu tālākos soļus digitālās transformācijas ceļā. Tas, ko es gribētu droši vien uzsvērt un vērst, mēs kā IT klasteris un esot viens no Edits, vienam no Edits centram, Latvijā ir 2 Edits centri, pēc manis runās otrs Edits centrs, bet mūsu tas uzsvars ir tieši uzņēmuma iekšējo procesu pārvaldību un automatizāciju, un mēs strādājam tieši no šīs perspektīvas, respektīvi uzņēmumā ir dažādi veidi procesi, kā viņus automatizēt, digitalizēt, un arī visi risinājumi, kas mums šobrīd ir pieejami vairāk vai mazāk, tomēr ir par un ap šo uzņēmumu procesu efektivizāciju. Tāpat arī mūsu AI studio risinājumi iet kopā roku rokā ar šiem uzņēmumu iekšējiem procesiem. Tātad esam izveidojuši AI studiju, kurā ir pieejami dažādi veidi mākslīgā intelekta risinājumi, un uzņēmumi ir aicināti gan iepazīties vispār ar to, kas tad ir pieejams, paskatīties, kā tas varbūt strādā, un startēt mākslīgā intelekta ieviešanas programmā, kas arī
piedāvā gan ekspertu konsultāciju par to, kas uzņēmums šķiet, kas būtu būtisks vai vajadzīgs, ko uzņēmums vēlas. Tāpat mēs iedodam jau tādu detalizētāku iespēju izvēlēties un iepazīties ar konkrētiem mākslīgā intelekta risinājumiem, tāpat arī praktiski pamēģināt, kā tas strādā, lai būtu iespēja tad izvērtēt tiešām tā mākslīgā intelekta pienesumu un saprastu, vai tiešām tad, vai tas ir tas īstais risinājums, vai varbūt tās pat nonāk pie secinājuma, ka kāds cits risinājums ir būtisks, bet pats galvenais, protams, ir iegūt šīs zināšanas par to, kas ir mākslīgais intelekts un cik būtiski ir sekot līdz laikam, kā jau te arī iepriekš izskanēja, būt informētiem par to, kas ir pieejams un īstenībā arī viņus sākt pielietot reālajā dzīvē. Ļoti bieži pacēs jautājums arī par to, ka, ja, piemēram, risinājumi ir un viņi ir pieejami, tad darbiniekiem varbūt pietrūks kaut kāda kompetence vai izpratni par to, kā tad šie risinājumi varētu palīdzēt ikdienas darbā. Un tamdēļ es gribētu pieskarties arī programmai, kas saucās LIFS, kas ir IT klastera iniciatīva kopā ar Rīgas biznesa skolu, kas ir apmācība programma. Arī otrs Edits centrs piedāvā dažāda veida apmācības, līdz ar to noteikti aicinām gan, ja ir vēlme un nepieciešamība kaut ko apgūt, kaut ko saistībā ar tehnoloģijām, gan pie mums, gan pie otrā Edits centra vērsties un saprast tās iespējas, jo viņas ir ļoti plašas, tiešām gana daudz, un arī, es gribētu teikt, gana starptautiskas, un kas ir ļoti liels pluss, tur arī, ir 100% atbalsts, kas ir, manuprāt, arī ļoti laba motivācija, un tiešām tās iespējas ir, protams, vairāk par un ap to digitalizāciju un kā šie mūsdienu risinājumi palīdz ikdienas darbā, bet ir arī varbūt kaut kā no citādām perspektīvām šie kursi, kas arī palīdz ikdienas darbā un palīdz motivēt šo darbinieku tiešām arī pamēģināt kaut ko no digitālā, augt un attīstīties un gal beigās nest pienesumu arī uzņēmumu gal beigās. Tā kā šeit ir mazliet vairāk par to pašu pieteikšanās procesu, kā uzņēmums var pieteikties uz šīm apmācībām. Noteikti rekomendēju arī paskatīties šos kursus un kādu no šiem arī izmantot. Tā ir lieliski iespēja arī, kas ir šobrīd ļoti aktīva. Tātad iepriekš arī minēju, pēc manis tūlīt turpinās otrs Edits centrs un stāstīs tad vairāk par savām iespējām, ko piedāvā, bet tātad Latvijā šobrīd esam 2 edici un aicinām ikvienu uzņēmumu, kuram ir vēlme vai interesi par digitalizāciju, par to, kādas ir programmas un iespējas, vērsties pie mums. Mums ir gan zvanu centrs, gan var iespēja rakstīt ēpastus, gan satikt mūsu pasākumos, līdz ar to esam atvērti gan jaunām sadarbībām, gan noteikti arī visiem interesantiem, kuriem interesē, kas tad šobrīd ir aktuāls un pieejams. Un vēlreiz visu pabeidzot, ko es gribu uzsvērt, ar jūlija beigām, augusta sākumu atvērsies atkal jaunā LIA digitalizācijas programma, ar ko atkal būs iespēja saņemt grantu digitalizācijas programmas ietvaros, līdz ar to arī tas turpināsies un ir vēl viens papildus formāts, kā ir iespējams saņemt atbalstu. Tā kā paldies!